Sveiki, brīnišķīgie cilvēki! Esmu priecīgs, ka jūs esat pievienojušies mūsu šī rīta tiešraidei. Lai jums svētīga šī diena, un šodien mums ir 86. psalms, un šis psalms ir mans viens no mīļākajiem psalmiem. Un, protams, kad ja es skatos savā dzīvē, tad viss man dzīve saistās ar lūkšanu. Es lūdzu pastāvīgu, es saucu pēc Dieva žēlstības, es saucu pēc Dieva vadības, pēc viņa mīlestības, pēc viņa labestības savā dzīvē. Un esmu izbraukājis daudz un dažādas vietas, un parasti ir tā, kad kaut kāds jauns kalpotājs, tad, vai kāds svaidītājs, protams, es skrienu, jo tur apsola, ka tava dzīve mainīsies, ka tur viss izmainīsies, un es arī biju Ukrainā, kur tika lausti lāsti, gan uzlikti, gan mantotie, gan paudžu lāsti, bet teikšu godīgi, mana dzīve neizmainījās, būdams tur Ukrainā. Mana dzīve izmainījās Kristus žēlstībā. Un es šodien saprotu, ka ne no manas skriešanas, ne no manas iešanas, bet visi no Dieva žēlstības. Tāpēc es redzu, kā man dzīve mainās, meklējot Kristu, meklējot viņa tuvumu, meklējot viņa klātbūtni, lasot Bībeli, viņš izmaina man dzīvi. Un brīnišķīgs, protams, ir labi varbūt lausta lāstus, un varbūt ir cilvēki, kuri to dara un salauž un lauž, gan uzlikts lāsts, gan mantots, gan paudžu lāsts. Bet es uzskatu, ka par visu to samaksā Jēzus pie krusta. Viņš atdeva savu dzīvību par tevi un mani. Jo Bībelē teica, ka viņš paņēma visu mūsu parādu rakstu un piekala pie krusta. Un tad reizēm ir tas jautājums, kāpēc manā dzīvē notiek kaut kādas lietas, kāpēc manā dzīvē ir tik daudz varbūt nelaimes vai pārbaudījumi vai grūtības un laikam jau vai veselības problēmas vai ģimenes problēmas vai vēl kaut kādas problēmas. Laikam jau manā dzīvē ir kāds lāsts. Es zinu, ka šodien varbūt, kad tu kļūsti par kristieti, kad tu kļūsti, es ceru, ka mani var dzirdēt un redzēt. Es zinu, ka šodien ir ļoti daudz dažādas mācības un ir labklājības evaņģēlijas, kur tev apsola visādus labumus, ja tikai tu atdos savu dzīvi Jēzum Kristum. Un, protams, ka arī visa labuma ir pie Dieva, un to es arī saku katru rīt, kad visi tie dārgumi, visi tās svētības nāk no gaismas tēva, pie kura nav pārmaiņu un ne pārgrozības ēnas. Un, protams, tas viss atnāk manā dzīvē, un ir Dieva apsolījumi, ir Dieva svētības un Dieva rūpes, un tas, ko Dievs ieliek tavā un manā dzīvē, es domāju, to nevar atsvērt un to nevar izsvērt. To nevar atsvērt un izsvērt, tāpēc, kad tas ir liels dārgums, ko Jēzus mums dāvā, gan mieru mūsu sirdī, gan to pilnību, ka mēs vairs neesam tādi tukši cilvēki, kā es atceros jaunībā, ka es biju vientuļš, domāju vispār, kāpēc es dzīvoju šeit virs zemes. Un es esmu pilnīgi nevajadzīgs šeit virs zemes, bet tad, kad es atdzevu savu dzīvi Jēzu un Kristu, man pazuda šī vientulības sajūta. Protams, kad man ir ļoti liels prieks par manu ģimeni, par sievu, par bērniem un tā tālāk, ko Dievs man ir devis. Un tas arī dod tādu pilnības sajūtu, bet tā pilnība ienāk no Kristus, un viņš ir tas, kas dāvā to pilnību. Bet es skatoties caur savai dzīvē, es varu pateikt vienu, kad manā dzīvē ir pastāvīgi pārbaudījumi. Manā dzīvē ir pastāvīgi pārbaudījumi, un es nekad to neesmu izvēlējies. Un nekad es neesmu teicis, Dievs, es gribu iet cauri pārbaudījumiem, es gribu iet cauri grūtībām. Un arī Jēzus saka, ka pasaulē jums ir bēdas, turiet droši prātu. Jēzus saka, es pasauli esmu uzvarējis. Jēzus nesaka, pasaulē jums nebūs bēdas. Jēzus saka, pasaulē jums būs bēdas, bet turiet droši prātu. Es pasauli esmu
uzvarējis. Tāpēc manā dzīvē ir patstāvīga pārbaudība, bet man pat reizēm ir tāda lūkšana, kad Jēzu viens varbūt teikums, kur es saku, Jēzu palīdz man, vienkārši palīdz man iziet cauri visam tam, kam man ir jāiziet. Un parāda savu žēlstību un apžēlojies par mani. Un viņš apžēlojies, viņš svētī, viņš palīdz. Un viņš patiešām ir labs. Un man ļoti patīk vēstule romiešiem, kad man nav jāizbrauc uz otru pasaules malu, lai satiktos ar Kristu. Man nav jāuzkāp debesīs, lai satiktos ar Kristu. Bet tuvu ir tas vārds manā sirdī. Un es saprotu to, ka ja manā sirdī ir Kristus, ja manā sirdī ir Dieva vārds, ja manā sirdī ir katru rītu šī lūkšana, rīt lasīt psalmus vai evaņģēlijas vai lūgt Dievu, tad tuvu man ir Kristus. Man nav jāizbrauc uz otru pasaules malu, lai satiktos ar Kristu, bet Kristus ir manā sirdī, manā dzīvē. Viņš ir mans kungs, viņš ir mans glābējs un viņš ir mans pestītājs. Un es katru rītu priecājos par to, ko viņš dāvā manā dzīvē. Amen. Un es te padalos nedaudz ar šo raidījumu, un paldies visiem, kuri padalās, lai Dievs bagātīgi svētī, paldies visiem, kur komentē. Un mēs lasīsim šodien 86. psalmu, pārdomāsim, man ir sagatavots jau pārdomas par šo 86. psalmu, un man arī praktiski soļi, kā es šo psalmu varu pielietot savā dzīvē. Amen. Kā es šo psalmu varu pielietot savā dzīvē. Un lasam 86. psalms, atgādina, ka tas ir viens no mīļākajiem psalmiem. 86. psalms. Māci man, kungs, tavu ceļu. Māci man, kungs, tavu ceļu. Es gribu atgādināt no visa tā stāstītā, ko es šajā rītā stāstīju savu liecību, es vienu esmu sapratis, skrienot pie svaidītājiem, pie kādiem īpašiem mācītājiem vai svaidītājiem, kurš izmainījuši tavu dzīvi, es sapratu vienu, kad esmu skrējis un palicis vīlies. Jo es to svaidīto vai to mācītāju vai to evaņģēlistu esmu noliku laikam Kristus vietā, ka viņš man palīdzēs. Un tad es sapratu vienu, kad man var palīdzēt tikai Kristus un nekāds svaidīts Dieva vīrs, bet man var palīdzēt Jēzus, man var palīdzēt Dievs, man var palīdzēt Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars, kurš var palīdzēt man ikdienās svētīt, sargāt, svētīt man laulību, svētīt man ģimeni, svētīt man veselību, svētīt mani ceļā. Un to es redzu, ka tā ir Dieva žēlstība, un es redzu arī savā darbā, kad man nav varbūt tik laba angļu valodas zināšanas un ļoti minimāls, un es strādāju, man varbūt nav tā valoda, un es redzu, kā Dievs palīdz man darbā, kā viņš svētīja, kā viņa roka un par manu dzīvi, un manā sirdī vienmēr ir tāds teikums: Arman, tu neko savā dzīvē pats neesi panācis, es tev esmu palīdzējis. Un tāpēc Jēzus manā dzīvē ir palīdzējis, es neko neesmu sasniedzis bez viņa. Arī tagad, kad man uzlauza YouTube kanālu, un tur ir tik daudz video, ir filmēts ar gadiem, un reizēm liekas, aiz tevis paliek kaut kādas pēdas. Un tev izrādās, ka nekas tev nepaliek, jo tev uzlauž YouTube kanālu, tev pazūd visi video, ko tu esi filmējis, un tev nav nekā, tev paliek aizmugurē vienkārši nekas no tā, ko tu esi darījis. Un tad tu saproti tajā brīdī, ka tikai Jēzus var izvērtēt tavu dzīvi, tikai viņš ir tas, kas liks tevi mani savu svaru kausos, viņš ir tas, kas novērtēs man dzīvi, kādi ir bijuši mani darbi. Un Bībelē teica, ka ir dažādi darbi, ir salmi, tur sienas, koks, varbūt pilnīgi nevērtīgi darbi, un ir darbi, ko mēs esam darījuši, kur ir vērtība, kas ir dārgums Dieva acīs, un zelts, sudrabs, dārgakmeņi.
Un lai Dievs dod, kad manā un tavā dzīvē to, ko tu dari, ir zelts, ir sudrabs, ir dārgakmeņi, ir vērtīgi. Un kad mēs esam tiešām trauki, Bībelē teica, kad viņa namā ir trauki godam un negodam. Un lai mēs tiešām esam trauki viņa namā godam, sagatavot katram labam darbam. Lai Dievs mums to palīdz. Un šodien 86. psalms lasam. Dāvida lūkšana. Kungs piegriez savu ausi, paklausi man, jo es esmu bēdīgs un nabaks. Pasargā manu dvēseli, jo es tevi bīstos, palīdz savam kalpam, kas uz tevi paļaujas. Esi man žēlīgs, kungs, jo es tev piesaucu augu dienu. Iepriecini savu kalpa dvēseli, jo tev pretī es paceļu savu sirdi. Jo tu, kungs, esi laipnīgs un piedod labprāt. Esi bagāts žēlstībā visiem, kas tevi piesauc. Uzklaus, kungs, manu lūkšanu un ievēro, cik skaļa mana balss tevi piesaucot. Bēdu laikā es ar vienu tev piesaucu, jo tu mani uzklausi. Neviens tev līdzīgs nav starp dieviem, kungs, un nekas nelīdzinās taviem darbiem, ko tu esi darījis. Visas tautas, kungs, ko tu esi radījis, nāks un zemosies tavā priekšā un godās tavu vārdu. Jo tu esi liels un dari brīnums. Tu vienīgi esi Dievs. Māci man, kungs, tavu ceļu, lai staigāju tavā patiesībā. Noskaņo manu sirdi visnotaļ, tā, lai es tavu vārdu bīstos. Es tevi slavēšu, kungs, mans Dievs, no visas sirds un godāšu tavu vārdu mūžīgi. Jo liela ir tavu žēlstība pret mani, un tu manu dvēselis izglābis no nāves valsts dzelmes. Ak, Dievs, lepnie pārgauji, saceļas pret mani, ceļas pret mani, un varmāk pulks tīko pēc manas dzīvības, neturēdami tevi savu acu priekšā. Bet tu visu varenais esi žēlsirdīgs un žēlīgs Dievs, lēnprātīgs un bagāts žēlstībā un uzticībā. Piegriezies man atkal, apžēlojies par mani, dod savu spēku savam kalpam un palīdz savas kalpones dēlam. Dari kā zīmenes labā, kad, lai to redz mani nītēji un tiek apkaunoti, jo tu, kungs, palīdz man un iepriecini mani. Amen. Vienkārši lielisks psalms, brīnišķīgs. Un es domāju, ka šo psalmu var pat ņemt par lūkšanu ļoti spēcīgi. Ja tu no rīta pamosties un tu nezini, ko lūgt un kā lūgt, tad vienkārši atver 86. psalmu un lūdz pie šī psalmu vārdiem. Ļoti spēcīgi. Un es domāju, arī šorīt mēs tā arī darīsim, mēs lūgsim. Bet es padalīšos, mīļie, es redzu jūs komentārus un man vienkārši laika trūkuma dēļ es nevaru pārlasīt jūs komentārus, bet es to pēc tam izdaru. Un ja jūs redzat aizlūkšanu vajadzības, mīļie brāļi un māsas, lūdziet, jo es nevaru to izdarīt vienkārši, jo man laiks trūkst. Es pavadu šo laiku ar jums kopā un tad es skrienu uz darbu, tāpēc man nesanāk laika vienkārši visam. Bet jā, tagad neapvainoties, ka es neizlasu jūsu komentāru, bet es izlasu pēc tam un arī cenšos atbildēt. Pirmais, ko es redzu šajā psalmā, ir Dāvida lūkšana par to, lai Dievs viņu uzklausītu. Dāvida lūkšana, lai Dievs viņu uzklaus. Dāvids lūdz Dievu uzklausīt viņa lūkšanu. Es nezinu, vai tu savā dzīvē esi tāda, tu lūdz un tu saproti, Dievs atbildēs, noteikti viņš atbildēs, bet Dāvids pat lūdz, lai Dievs viņu uzklaus, lai Dievs viņu uzklaus. Tad Dāvids lūdz Dievu uzklausīt viņa lūkšanu un atbildēt, jo viņš ir nelaimīgs un nabadzīgs. Nelaimīgs un nabadzīgs. Otrais, ko es redzu šajā psalmā, ir Dieva žēlstība un piedošana.
Dāvids atzīst Dieva žēlstību un lūdz piedošanu Dievam. Un viņš uzsver Dievu gatavību, un viņš uzsver, ka Dievs ir gatavs piedot, un viņam ir liela žēlstība. Dāvids uzsver, ka Dievs ir gatavs piedot. Amen. Un liela ir viņa žēlstība pret tevi un mani. Trešais. Dieva, vienreizīgums vai neatkārtojamība, ja vienkārši Dievs ir kaut kas tāds, ko mēs tiešām, lieli viņa darbi, un viņš ir dižens spēkā, varenībā, mīlestībā, labestībā, piedošanā. Tiešām Dāvids slavē Dievu par viņa lielajiem darbiem. Dāvids slavē, un es ticu, ka arī mēs šajā rītā mēs slavējam par Dievu lielajiem darbiem un atzīstam, ka nav neviena cita Dieva. Kad nav neviena cita Dieva, tikai viens Dievs, Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars. Ābrahama, Īzaka un Jākaba Dievs, Jēzus Kristus Tēvs, kas radīs debesis un zemi, jūru un viss, kas tajā. Tu esi viens vienīgs Dievs. Ceturtais, ko es redzu šajā psalmā, ir lūgums pēc Dieva vadības un pēc viņa spēka, pēc viņa stipruma Dāvida dzīvē. Dāvids lūdz Dievu mācīt viņa ceļus. Tad Dāvids lūdz, Dievs māci man. Vai tu esi tā lūdzu savā dzīvē? Dievs māci man iet šo šauro ceļu. Māci man. Bībelē teica, ir divi ceļi. Ir šaurs ceļš un ir plats ceļš. Un šaurs ir tas ceļš, kas aizved uz dzīvību, un plats ir tas ceļš, kas aizved uz pazušanu, un daudzi iet šo ceļu. Un Dāvids, viņš lūdz, lai Dievs māca iet šo ceļu. Un tu arī vari lūgt, kungs, māca man iet šo šauro ceļu. Lai Dāvids varētu dzīvot patiesībā, viņš lūdz, lai viņš var iet šo ceļu un lai viņš var dzīvot patiesībā. Lai viņš var dzīvot patiesībā. Un lūdz stiprināt viņu un lai viņš arī lūdz, lai viņš staigā bībā un godā Dieva vārdu. Lūk, ir kādas lietas, par kurām tu vari lūgt. Ja? Tu vari lūgt, Jēzu, māci man iet šo šauro ceļu. Māci man dzīvot tavā patiesībā. Māci man bīties tevi, Dievs, un bīties tavu vārdu, godāt tavu vārdu. Palīdz man, kungs. Jēzus Kristus vārdā. Amen. 5. pateicība par Dieva žēlstību. Tad 5. ko es redzu šajā psalmā, 5. punkts, pateicība par Dieva žēlstību. Dāvids pauž savu pateicību par Dieva žēlstību, uzsverot, ka Dievs ir viņu glābis, ka Dievs viņu ir izglābis no nāves un ka Dievs rāda žēlstību, parāda savu žēlstību un uzticību tiem, kas viņu mīl un ievēro viņa baušļus. Dievs parāda savu žēlstību un uzticību tiem, kas mīl Dievu un pilda viņa baušļus. Un Dāvids saka, Dievs, es tev pateicos par tavu žēlstību, jo tu esi mani izglābis no nāves. Un es šodien varu pateikt arī, Dievs mani ir izglābis no nāves. Paldies viņam. Arī manā dzīvē ir bijušas situācijas, un Dievs ir reāli mani glābis. 6. lūgums pēc aizsardzības pret ienaidniekiem. Tad Dāvids lūdz aizsardzību pret ienaidniekiem. Dāvids lūdz Dievu aizsargāt viņu no ienaidniekiem un parādīt zīmes par savu labvēlību un lai ienaidnieki redzētu un kaunētos par savu bezspēcību pret Dieva aizsardzību. Es atkārtošos vēlreiz, Dievs, lūk, mīļie, es domāju, ka katru rītu es jums dodu tādas reāls punkts, par ko tu vari lūgt ikdienā. Un arī tu vari šajā rītā lūgt, Dievs aizsargā man no ienaidniekiem, parādi zīmes par savu labvēlību, lai ienaidnieki redzētu un kaunētos par savu bezspēcību Dieva aizsardzības priekšā. Amen, ka viņi redz, jā, to brāli un māsu Dievs sargā. Viņš sargā, par viņu dzīvi ir Dievs, un Dievs par viņu ir nomodā, un Dievs, Jēzus, viņu sargā. Amen.
Kā es šo psalmu varu pielietot savā dzīvē? Pirmais solis. Lūkšana un uzticība Dievam. Uzsāc dienu ar lūkšanu. Es domāju, šodien ir tik daudz pateicis punkts, par ko tu vari lūgt. Un uzsāc savu dienu ar lūkšanu. Un brīnišķīgi būtu, ja jūs pierakstīt, par ko tu vari lūgt ikdienā. Uzsāc dienu ar lūkšanu. Līdzīgi kā Dāvids lūdza Dievu uzklausīt viņa balsi. Izklāstiet arī savas bažas un vajadzības Dieva priekšā un, protams, ar pateicību. Un atgādiniet sev par Dieva žēlstību un piedošanu. Atgādini katru dienu, Dievs ir žēlīgs, viņš tev piedod. Dievs ir žēlīgs un viņš tev piedod. Un ne jau tāpēc, lai grēkotu, bet vienkārši būt brīvs no grēka, būt brīvs no šīs pasaules, no visa tā, pēc kā dzenās šī pasaule. Kad saskaries ar grūtībām vai kārdinājumiem, atceries lūgt piedošanu un meklēt Dieva žēlstību. Amen. Tad, kad tu saskaries ar grūtībām vai kārdinājumiem, atceries lūgt Dievam piedošanu un meklēt Dieva žēlstību un spēku stāvēt pretī kārdinājumiem, jo kā Jēkabs saka, svētīgs tas cilvēks, kas pastāv kārdināšanā. Rūdīju viņš sasniedz, saņems dzīvības vainagu, ko viņš apsolīs tiem, kas viņu mīl. Amen. Kā mēs šodien arī lasījām, kad mēs saņemam labvēlību tad, kad mēs mīlam Dievu un turam viņa baušļus. Otrais solis – Dieva varenības atzīšana. Atcerieties un slavējiet Dievu par viņa lielajiem darbiem. Varat izmantot šo psalmu kā slavas dziesmu. Izmantojiet šo psalmu kā slavas dziesmu, lai atgādinātu sev par lielo Dieva spēku, par atgādināt sev par Dieva spēku un par viņa mīlestību. Amen. Viņš tev ļoti, ļoti mīl, brāl, māsa. Jēzus tev ļoti mīl. Atzīstiet Dieva neatkārtojamību, ka viņš ir Dievs, kam nav nekā līdzīga. Savā dzīvē godini Dievu un atzīsti, ka viņš ir tavs avots un tavs patvērums. Amen. Kurā tu smelies mieru, kurā tu smelies prieku, kurā tu smelies gudrību, jo visi avoti man ir Dievā. Visi man avoti ir Jēzu Kristu. Trešais solis. Otrais solis tad bija Dieva lielumā varenības atzīšana. Trešais solis – lūgums pēc Dieva vadības un spēka. Lūdziet Dievu par vadību jūs ikdienas dzīvē. Arī šeit ir, es domāju, ka jums šajās rīta stundās jums vienkārši nāk tik daudz padomi, ko lūgt Dievam. Lūdziet Dievu pēc viņa vadības ikdienas dzīvē un ikdienas lēmumiem. Lūdziet, lai Dievs jums māca staigāt viņa ceļus, lai jūs varētu dzīvot saskaņā ar viņa gribu. Amen. Māci man, Jēzu, iet tavu šauro ceļu, lai Jēzus dzīvoja pēc tavas gribas, pēc tava prāta. Jo Jēzus teica, ne katrs, kas saka, kungs, kungs, iemantos debesu valstību, bet tas, kas dara manu debesu tēva prātu. Es atgādinu vēlreiz, ja jūs redzat aizlūgšanu vajadzības, mīļie brāļi, māsas, lūdziet par šiem cilvēkiem. Lūdziet par saviem brāļiem un māsām Jēzu Kristu. Lūdziet arī pēc Dieva, pēc viņa drosmes, lai jūs esat drosmīgi. Un Dievs mums nav devis bailības garu, bet mīlestības, savaldības un spēka garu. Un lūdziet pēc spēka, ka es varētu stāties pretī dzīves izaicinājumiem un saglabāt ticību un uzticību Dievam. Saglabāt ticību un uzticību Dievam. Ceturtais solis – pateicība par Dieva aizsardzību. Pateicība par Dieva aizsardzību. Katru dienu izsaikiet pateicību Dievam par viņa žēlstību un aizsardzību jūsu dzīvē. Atcerieties konkrētus brīžus, kad jūtaties Dieva klātbūtnē un viņa palīdzībā. Amen. Atcerieties šos konkrētos brīžus. Un es ticu, ka šie konkrētie brīži ir katru dienu, kad tu sajūties Dieva klātbūtnē un viņa palīdzībā zem viņa paspārnes. Amen. Lūdziet Dievu aizsargāt jūs un jūsu tuvinieks.
no negatīvas ietekmes. Lūdzu, lai Dievs pasargā jūs un jūsu tuvinieks no negatīvas ietekmes, no ienaidniekiem. Lūdziet par mieru un drošību jūsu sirdī un mājās. Lūdziet par mieru un drošību, par mieru un drošību jūsu sirdīs un jūsu mājās. 5. solis. Dzīvošana saskaņā ar Dieva gribu. Dzīvošana saskaņā ar Dieva gribu. Centieties dzīvot saskaņā ar Dieva mācībām. Centieties dzīvot saskaņā ar Dieva mācībām, balstoties uz psalma principiem. Amen. Pieņemiet lēmumus, kas atspoguļos jūsu uzticību un vēlmi sekot Dieva ceļiem. Pieņemiet lēmumus, kas atspoguļo jūsu uzticību Dievam un vēlmi sekot Dieva ceļiem. Un esi par gaismu citiem. Dalies savā pieredzē par Dieva žēlstību, kā es to darīju arī šajā rītā. Esi par gaismu citiem. Kā arī šis Facebook lapa no dzīvības gaisma. Jēzus teica, ja kas man tic, tas nestaigās tumsībā, bet viņā būs dzīvības gaisma. Amen. Tas, kas viņam tic, tas nestaigās tumsībā, bet viņā būs dzīvības gaisma. Un esi par gaismu citiem, daloties savā pieredzē par Dieva žēlstību un mīlestību, kā arī par to, kā jūs pielietojat šo psalmu ikdienas dzīvē. Padalies arī tu, kā tu Dieva vārdu pielieto savā dzīvē. Padalies ar brāļiem un māsām draudzē. Esi par gaismu. Dalies ar citiem par Dieva žēlstību, ko tas kungs ir parādījis. Palūksim, mīļie, par šiem psalmu vārdiem. Kungs, piegriez savu ausi. Paklausi man, jo esmu bēdīgs un nabaks. Pasargā manu dvēseli, Jēzu, jo es tevi bīstos. Palīdzi man savam kalpam, jo es uz tevi paļaujos. Esi man žēlīgs kungs, jo es tev piesaucu augu dienu. Iepriecini sava kalpa dvēseli, iepriecini šos brīnišķīgos cilvēkus, kas kopā ar mani šajā rītā. Iepriecini, kungs, jo tev pretī mēs paceļam savu sirdi. Jo tu, kungs, esi laipnīgs un piedod labprāt. Tu esi bagāts žēlstībā visiem, kas tevi piesauc. Uzklausi, kungs, manu lūgšanu. Ievēro, cik skaļi mana balss tevi piesaucot. Bēdu laikā es ar vien tevi piesaucu un tu mani paklausi. Neviens tev līdzīgs nav starp dieviem, kungs, un nekas nelīdzinās taviem darbiem, ko tu esi darījis. Visas tautas, ko tu esi radījis, nāks un zemosies tavā priekšā un godās tavu vārdu. Jo, kungs, tu esi liels un dari brīnums, tu vienīgi esi Dievs. Māci man, kungs, tavu ceļu, ka es staigāju tavā patiesībā un noskaņo manu sirdi visnotaļ, ka es tavu vārdu bīstos. Es tevi slavēšu, mans Dievs, no visas sirds un godāšu tavu vārdu mūžīgi. Jo liela ir tavu žēlstība pret mani. Liela ir žēlstība pret mani, un tu man dvēseli esi izglābis no nāves valsts dzelmes. Ak, Dievs, lepnie pārgāvi ceļas pret mani, varmāku pulks tīko pēc manas dzīvības, neturēdami tevi savu acu priekšā. Bet tu visu varenais esi žēlsirdīgs un žēlīgs Dievs, lēnprātīgs un bagāts žēlstībā un uzticībā. Piegriezies man atkal un apžēlojies par mani. Dod savu spēku saviem kalpiem un kalponēm. Palīdz savam kalpones dēlam. Dari kādas zīmes manis labā, lai redz mani nīdēji. Dari kādu zīmi manis labā, lai redz mani nīdēji. Un tiek apkaunoti, jo tu, kungs, palīdzi man un iepriecini mani. Jo tu, kungs, palīdzi man un iepriecini mani.
palīdz man, kungs, šajā rītā. Tēvs, ka ir Tava svētība, kad ir Tava svētība par manu laulību, lai laulības gulteni neaptraipītu, jo netiklos, un laulības pārkāpējs Tu, kungs, Dievs, sodīs. Svētī Tēvs katru Dievs, lai man laulība ir svēta, lai mana ģimene ir svēta, lai mani bērni ir svēti, lai viņi staigā Tavus ceļus, Dievs, lai arī viņi Tavu vārdu bīst, lai viņu sirdis tiek tā noskaņotas, ka viņi Tavu vārdu godā un staigā Tavus ceļus. Svētī katru brāli māsu, lai arī viņu sirdis ir tā noskaņotas, ka viņi bīstas Dievu vārdu, ka viņi ciena Dievu vārdu, ka viņi mīl Dievu vārdu un lasa Bībeli ikdienas un lūdz, lai viņi pavada daudz laika lūkšanās. Amen. Un es jūs, mīļie, svētīšu, jo laiks vienkārši skrien, un tiksimies jau mēs atkal rītā raidījumā 15 minūtes Dievam, 5:30 pēc Anglijas laika un 7:30 pēc Latvijas laika. Esiet bagātīgi svētīti, un tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar jums vienmēr. Tas kungs, lai jūs svētīdams svētī, lai viņš paplašina jūsu robežas, lai tā kunga roka ir ālež ar jums, un lai viņš pasargā jūs no nelaimes, ka jums nav jācieš sāpes. Un visi kopā lūdzam šajā rītā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī ir zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Es arī, mīļie cilvēki, ļoti lūdziet par mani. Arī man dzīvē ir daudz dažādi pārbaudījumi, grūtības un tā tālāk, tāpēc lūdziet par mani, lūdziet par mani ģimeni, par bērniem, un, par mani sieviņu Kristīnu, par mani, par maniem bērniem, par Laini, par Andreju, par Armandu, par Dāvidu, par Rebeku, par Samēlu, un lūdziet par šiem raidījumiem, lai šie raidījumi turpinātu savu gaitu, un lūdziet arī par mani, un es būšu ļoti pateicīgs. Paldies jums, ka jūs lūdzat, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Esiet svētīti, tiksimies atkal rītā raidījumā 15 minūtes Dievam, ko ar jums kopā bija Armands, un esiet svētīti, un lai jums brīnišķīgi šī diena. Mīlu jūs, paldies, ka jūs bijāt kopā ar mani šajā rīta stundā, un tiksimies jau atkal rītā. Amen. Esiet svētīti.